Apsēžamies ērti, kājas skar zemi, acis aiztaisām. Dziļa ielpa, dziļa izelpa. Ķermenis ar katru reizi vairāk un vairāk atslābinās. Ielpa līdz vēdera dobumam, izelpa līdz augšējām krūtīm, plecu daļai paceļoties. Ķermenī jūt patīkamu siltumu šādi elpojot. Ielpojam vieglu, tīru, spēcinošu enerģiju, izelpojam visus apvainojumus, rūgtumu, sāpes. Ielpa, izelpa. Ar iekšējo redzi saredzam krūšu daļā to vietu, kur mājo jūsu dvēsele. Sajūtam savu dvēseli. Sajūtam to, kā tā piepildās ar vieglo, tīro, spēcinošo mīlestību. Sajūtam savu dvēseli kā daļu no sirds. Sajūtam sirdi. Tā sastāv no daudz šūnām, šūnas no molekulām, katra molekula no daudz atomiem. Sajūtam visu, pat to, ka katrs atoms sastāv no gaismas daļiņām. Redzat savu sirdi kā spožu mākoni perlamutru baltā krāsā, kas ir piepildīta mīlestību. Tā plešas lielumā paliek lielāka un lielāka, līdz aizņem visu jūsos. Paliekot lielāka, piepilda ar savu brīnišķo gaismu visu jūsu istabu, kurā esat. Pēc tam mīlestība paliek vēl lielāka un piepilda visu māju vietu ar šo balto, spīdīgo gaismu. Jo tā arī ir gaisma, un jūs saplūstat kopā. Jūsu sirds un dvēseles gaisma piepilda visu pilsētu. Jūs redzat, kā tas notiek. Esiet ar to vienoti. Tad sirds un dvēseles gaisma piepilda visu valsti Latviju, un arī ar to jūs esat kopīgi. Šī mīlestības pilnā gaisma apņem visu zemeslodi, ar kuru jūs esat atkal kopīgi. Tā vēršas plašumā un apņem visumu, ar ko atkal jūs esat kopīgi. Sastopamies ar visuma plašumu, sajūtam visus procesus un esam vienādi. Tāpēc, ka esam kopīga gaisma. Jūs savienojaties ar 4., 5. un 6. plāna enerģiju, kas arī ir gaisma. Jūs esiet vienoti. Jūs savienojaties ar 7. plāna esamību, un tā jau ir radītāja gaisma. Bez nosacījuma mīlestība, ar kuru jūs esiet vienoti. Esot šajā beznosacījuma mīlestības enerģijā, sajūtat, kā tā piepilda katru ķermeņa šūnu, katru jūsu esamības mirkli.
un mīlestība ir iespiedusies visdziļākajās šūnas struktūrās, DNK molekulā. Un tur arī notiek izmaiņas. Varbūt pat kāda slimības dziedināšanās, kas ierakstīta DNK molekulā. Mainās jūsu fiziskais stāvoklis, pašsajūtas, saistīt ar ķermenī notiekošiem procesiem. Radītāja mīlestība piepilda jūs no jauna un no jauna. Jūs izrunājat rīkojumu tai radītāja daļiņai, kas atrodas katrā no jums, dvēselē. Radītāja visvarenais, pavielu atgriezt manas dvēseles aizlūzušās daļas. Un tagad jūs saucat to situāciju, to brīdi, tās sāpes, kuras jūs nonācat, kurus jūs nekādu nespējat aizmirst. Jūs redziet šo situāciju, izdzīvojiet, izjūtiet to. Tas ir izdarīts, izdarīts, izdarīts. Parādi man to. Un tad jūs redziet savas dvēseles lodi, kas griežat pret pulksteņrādītāju virzienu. Kļūst aizvien ātrāka, nonāk līdz situācijai, ko gribat pārvērst, mainīt, no kuras gribat atgriezt aizlūzušās dvēseles daļas. Vērojiet, kā jūsu dvēseles lode sāk mazināt griešanos, kļūst lēnāka, lēnāka, līdz apstājas. Tad lode sāk griezties pulksteņrādītāja virzienā. Un jūs redziet, jūsu dvēseles daļas iepildās šajā dvēseles lodē, kā plaisas, ko redzējāt, pazūd. Kā jūsu dvēselīte dziedinās, veidojot kopumu, notiek dvēseles atjaunošanās. Atgriežas jums spēks, enerģija, jo dievišķais valda visu. Lodes kustība mazinās, līdz beidzot tā apstājas. Tad redzat pilnīgi citu jūsu dvēseles lodi ar gaismu bez plaisām, kad esat apskatījuši, apmīļojuši ar savu redzi no visām pusēm, atgriežaties savā sirdī. Esiet šeit un tagad. Lēnām sākat kustināt savas ķermeņa daļas, atveriet acis un izbaudiet šo pašsajūtu. Tad saberzējiet abas plaukstas vienu pret otru vairākas reizes un ar kustībām, kā mazgātu muti,
ieiet darbaspējīgā stāvoklī.